Sveiki no Briseles un sveiks, Rihard. Sveiks. Gads tuvojas. Politiskais gads. Plenārais gads. Jā, politiskais gads tuvojas tā kā pirmajai izskaņai. Saki, kas ir tas, ko tu atcerēsies no šitā gada? Te precizējums. Arī ne politiskais gads, bet tāda aktīvā fāze, kur ir tas viena pauze, kas nav tikai parlamentā, bet visā Eiropas Savienībā. Augusts. Nu, viņš nav pauze, ir nosīt tukšais mēnesis. Tukšais mēnesis, kur, jā, tās institūcijas, tie ir atvaļinājumi, tas ir tāds, nu, kā saka, ātrumu kloķi ielikšana neitrālajā. Kāds var gribēt gāzēt, tad viņš būs neies. Un tā ir tāda pauze, bet skaidrs, ka ir uzlikti pēdējie akcenti tām lielajām lietām, kur atsākoties rudenī, nu, būs praktiski jānovet līdz galam. Nu, un es domāju, ka šis gads... Kas ir tas, kas tev būs tā kā... Man liekas, jā, kad ir, beidzot tas rāmis veidojas tam būtiskajam, kas definēs nākamos 7 gadus vispār Eiropas Savienības prioritātēm. Domā budžets? Tas izskanētais, jā, daudz gadu. Bet tev ir jāizvēlēs viens no saviem bērniem. Viens no mani? Nē, es nevaru viņus tā nodalīt. Jā, es ziņotājs 2 šiem failiem, likumprojektiem no savas grupas, globālā Eiropa un konkurētspēja. Abi divi ir svarīgi. Viens, kas ir vērsts uz iekšienu, uz Eiropu, cik mēs konkurētspējīgi spējam radīt savus uzņēmējus, kā mazināt atkarības. Nu, tad otrs, globālā Eiropa, kā tam mēs ejam uz āru, aizstāvot savas intereses. Pirmkārt, aizstāvot intereses, nevis akli nodarbojoties ar labdarību, pa labi, pa kreisi, bet definējot, ka mums vajag uzticams piegādes ķēdes veidot ar partneru valstīm, uzticamiem partneriem. Nu, tad viss šis tiek likts, tas ietvars finansējums, kā tad tos mērķus mēs 7 gadu griezumā ar dalību valsti iesaisti, ar tiem, kas ir centralizētie lēmumi, mēs arī spēsim iznest. Nu, skaidrs, ka mēs nodefinēsim rāmi, juridisko ietvaru, pats lielākais strīdus objekts būs, cik tad ir plašs tas finansējums. Jo tagad kaut kā liekas, ka daudz politiķi, gan no dalību valstīm, gan šeit parlamentā, jau saka, mēs jau rēķinamies ar tādām summām. Vēl nekas nav akmenī iecirsts. Tas, ko parlaments vēlas, ir, ka budžets, Eiropas Savienības budžets tiek palielināts. Jā, bet kāda ir otra puse? Pat par 200 miljardiem. Otra puse vēl skaidri par cipariem nav runājis, un tā otra puse ir Eiropas Savienības padome, tātad dalībvalstis. Jā, un es redzu dažādu retoriku publiskajā telpā, pieņemsim Vācijas kanclers Merts. Viņš teica, ka viņš saredz vispār, ka kopējais budžets ir jāgrib par 400 miljardiem. Jā. Tātad tas nozīmē, ka ambīcijas mums drusciņi, es atkal nesaku, ka tas tā būs. Līdz ar to būs atkal, tā ir tā lielākā cīņa, politiskā cīņa starp dalību valstīm tajā skaitā, bet arī starp abiem likumdevējiem, kas ir padome un parlaments. Un parlaments šajā gadījumā, šajā sasaukumā, un arī tātad ieejot tajā nākamajā plānošanas periodā, grib būt vairāk blakus stāvošs lēmumu pieņemšanā, kad būs saistīts ar prioritāšu definēšanu, kur tad fondu līdzekļi, kurus mēs iezīmēsim apjomos, ies. Jā. Tā kā šis ir, man liekas, man tas ir man pašam pirmā pieredze, kas saistās tiešām ar Eiropas Savienības budžetu. Tu to likt, tas būtu tā kā tavs rāmis tam, kas ir tagad sācies vai beidzies? Kā tu to saukt? Vai tas ir punkts, kurā mēs esam? Ir svarīgi, ka parlaments nodefinē spēcīgu pozīciju, vismaz ir vienots. Kā ir grupas? Vienots tādā ziņā, ka politiskās grupas ir uz viena viļņa, ka šī ir parlamenta pozīcija. Un ar šo tas ir neiespējami, ka būs grupas uz viena viļņa. Nē, jebkurā procesā neviens nav 100% paēdis un viss vēlas apmierināts. Bet tādos lielos rāmjos blokos ejot, ka parlaments aizstāv savu lomu, ka mēs neesam pēc tam, kad ir apstiprināts daudzgadu budžets, ka mēs esam tie saucamie expendables. Tagad to 7 gadus tikai dalībos, jā, ar kaut ko komisiju vēl tur paliks, bet nē, ka mēs gan vetēsim gan
komisijas Tu kaut kā jomā. teici pareizi, ka parlamentam galvenais punkts, ka viņš var kaut ko izdarīt vai izspiest. Ir budžets. Jā? Ir budžets, jā. Jā, Ja absolūti. mēs tagad neizspiedīsim, tad pareizi. Tā Jā. ir tā loģika. Tas tāpat ir arī ne tikai Eiropas parlamentā, tas ir Jā. nacionālajos parlamentos. Arī Jā, tas parlaments ir ir tas, kas valdība var tur uztaisīt neskādu budžetu. Un šeit ir tā atšķirība. Šeit ir tā atšķirība, ka Latvijā vai vienalga citā dalībvalstī parlaments koalīcijas tur ir. Šeit koalīcijas tādas īsti nav. Jā. Jā, Līdz baigi tāda katrā reizē Jā, pēc līdz ar to vajadzības. te pavarās iespējas arī teiksim tā, mazākām arī grupām vai pat delegācijām grupu ietvaros panākt kaut kāds nostiprināt viņu interesi, kas nav tā, ka tikai atnāk kāds pasaka, mums ir tas vairākums, kā tas saka, koalīcija, un visi pārējie dzīvojiet kā variet, kožiet pirkstos vai kā. Tas šeit, arī tagad šajā procesā, mēs redzam, pēc idejas varētu lielākās politiskās grupas, Tautas partija, sociālisti, ar Renew, jo viņi līdz šim bija saslēgušies, vienkārši braukt pāri visam. Bet, saprot, ka arī šīm grupām parlamenta līmenī vēl būs jāpacīnās ar padomi. Saprotot, parlamenta līmenī. Parlamenta līmenī, jo padomē nav tādas koalīcijas, ir dalībvalstis. Jā. Parlamentā, ja viņi, piemēram, politiskās grupas, paņemot no politiskās grupas, viņi pasaka, mēs tagad ir koalīcija SND, EPP un Renew, mēs māksim. Viņi aizies ar šo, tur tāds sadalījums dalībvalstīs nav. Tur tā lieta, un lai gala rezultāti pienāktu, nav tā, ka parlaments tas vairākums nodefinēs, un tāds būs gala rezultāts. Nē, viņiem arī vajag vidēji lieluma spēlētājus, mazāks spēlētājs arī pieslēgt šajā procesā, kad parlaments ir vienots pozīcijā. Saprotu to domu? Jā, es saprotu. Tas ir tā kā iespēja, bet es aicināju jums nosacīt briesmīgais apgalvojums. Es drīkstu paprasīt atpakaļ pie gada, tāpēc, ka mums ir 2. gads. Tagad, cik tev ir ziņojumi bijuši, tu zini vispār? Es skaitījis neesmu, bet es pieļauju, ka ir daudz. Es godīgi teikšu, ka tagad jau 2 gadus strādājot Eiropas parlamentā, es redzu, kur ir tie, kas ir tie faili, kas ir ietekmē tiešā veidā Eiropas Savienības pilsoņus. Regulas. Galvenais produkts, ko te ražo. Regulas, jā, bet šeit ir virkne, kur ir komitejas, kas neražo, bet viņas ietekmē, protams, to regulu virzienu, bet viņi nav tie... Pieliek roku pie stūvītēm. Viņi nav tie nesēji tam visam likumprojektam. Pieņemsim, ir komitejas, kas izstrādā viedokļus, Tu domā, kas tā kā izstrādā AFETS un ziņojumus. galīgi Tos es citādi. godīgi, man viņi ir daudz, es pieļauju, ka ēnu ziņotājs ziņojumam vai arī viedoklim ir vairāk. Bet tas, kur es vairāk lieku to akcentu, kur es esmu ēnu ziņotājs regulai. Jā. Un tur es teikšu, ka man liekas, ka tas ir savas grupas ietvaros. Esmu pirmo gadu pierādījis, ka šim MEPam no Latvijas delegācijas tajā spainītī kaut kas ir. Ka nav tukšs tur negrib. Ka var dot, un ka pirmkārt jau es iznesu tiešām mēģinu maksimāli panākt grupas prioritātes iestrādāt, bet arī es redzu no citiem tiem kolēģiem, ka ir tāds arī respekts no citām grupām, kad savus priekšlikumus, kur es lieku, ka tagad pats tāpat globālā Eiropa vai tā konkurētspējas ICR iesniegtie priekšlikumi ir 80% apjomu gadījumu integrēti tajos kopīgajos priekšlikumos. Es atvainojos, skatītājiem ir sarežģīti sanāk, bet kaut kad es gribu arī uztaisīt sižetu, skaidrot, kā tie lēmumi pieņem, lai skatītājiem vieglāk uztvert, ko es saku. Kas ir galvenās regulas, kurās tu esi piedalījies tagad? Tā galvenās regulas. Kuras, ja tu aizmirsīs kādu no viedokļiem, kurus tu esi rakstījis vai kaut ko, ir tas digitālais biznesa maksas. Digitālais biznesa, tā ir regula. Bet tu drīkst, kas ir tev
galvenās tavuprāt, kurās tu piedalījies? Kurās es vēl piedalos? Vai arī jau piedalījies? Es domāju, visu 2 gadu laikā. Būtu pateicis, būtu sagatavojis, izskatījis, visu es mēģinu neturēt. Es gribu zināt, kuras tev sirdī tuvākās no tavām regulām. Man tuvākās. Jā. Regulas, kā aizsardzības. Omnibus, viņš vēl joprojām ir aktuāls, viss ar aizsardzību, kas saistās. Jā, viņš uzgoja cik pa laikam. Un tās lietas, kas ar mini omnibus, kur apstiprināja iestrādes, kuras dabūja tiešām caur adatas caurumu panākt iekšā, piemēram, militārās mobilitātes, pretmobilitātes, ka es ar prieku tagad redzu, ka veidojot jauno plānošanas periodu, regulu, pieņemsim, konkurētspējā, šīs lietas mēs jau varam ar argumentāciju, kas bija tur, mums jāiestrādā arī šeit, un ir daudz vieglāk panākt. Un tas ļoti lielā veidā atspoguļosies Latvijas nacionālajās interesēs. Austrumu flanks. Mēģinam arī tagad dabūt šo geogrāfisko balansu. Vai ne? Tas vēl ir smags jautājums. Viņš ir smags, bet būs. Es gribētu neaizmirst arī par gāzi. Jo mēs bijusējām. Tieši tā, gāzes, Krievijas gāzes aizliekšana, atteikšanās. Jā, absolūti. Protams, es biju cerējis, ka tagad līdz vasarai komisija iesniegs arī par naftu. To mēs vēl gaidām. Es ceru, ka rudenī būs tas īstais brīdis, piemērotais. Un tur jau vēl plašāk var aiziet naftas produkti un tie petroķīmiskie produkti un papildus kodola degviela tajā skaitā. Tas ir, es domāju, nākamais solis šim parlamentam. Parlaments, kā es teicu, nav likumdošanas iniciatīva. Bet šis ir bijis uzstādījums vienošanās politiskā, kur komisijai ir jānāk ar vismaz likuma projektu, kuru tad mēs šeit slīpēsim, kā attiecīgi vajag. Es drīkst par šo. Kā tu tagad vērtē? Vai tu piedod? Cik tev saprotam šķiet tas, ka komisija nav globālo apstākļu dēļ atnesusi petroķīmisko ierobežojumu no Krievijas naftas atteikšanās? Politiskā vienošanās bija, ka šo regulējumu par naftas izskaušanu komisija iesniedz abām likumdošanas institūcijām, padomei un parlamentam pēc vēlēšanām Ungārijā. Vēlēšanas bija, rezultāts tāds, kāds ir, tā kā vajadzētu, bet ir viena cita lieta. Īstenībā par to pašu gāzes atminos tās sarunas, kur mēs minējām, ka pēc iespējas ātrāk. Nekāds pārējais periods. Kompromisā ar 27. gada septembri ir pilnīgā. Un ko mēs tagad pašlaik redzam, dzirdam? Šogad rekordliels Krievijas gāzes imports. Lielākās importētāju valstis - Francija, Beļģija, Nīderlanda. Tu redzi, ka ne tikai tā, ka labi, jums tur ir līgumi vai kā, ka jūs izpildīsiet līdz galam, bet te ir nevis samazinās, bet rekordliels ir iepumpēšana iekšā. Un atkal nodrošināt Kremlim tajā naudiskajā izteiksmē aptuveni 5 līdz 6 miljardi. Atkal kara mašīnā, ko var grūst iekšā. Jāsaka, otra monētas puse ir tas, kas notiek tuvies austrumos, kas neļauj iet uz priekšu ar tiem pašiem nākamajiem aizliegumiem. Arī tajā skaitā, es nezinu, vai kāds bija tiešām tik naivs un ticēja, ka tas, ko panāca vienošanās, ka tas ir gala rezultāts. Protams, tirgi uzreiz reaģēja, naftas cenas aizgāja lejā. Redzam, ka tas uguns pārtraukšana viss de facto, de jure viss ir beigusies. Es to pateicu, atkal ir sāsinājumi un atkal naftas cenas iet augšā. Es negribu prognozēt, vai šī gada beigām tur būs risinājums. Es domāju, ka šis var tādā ilgt diezgan ilglaicīgā militārā konfrontācijā, kas noteikti ietekmēs cenas, piegāžu ķēdes, stabilitāti, paredzamību. Mums atliek cerēt, ka komisija negaidīs, kamēr tuvijos austrumos ir miers, jo tas var arī nekad neatnākt. Nāks ātrāk ar regulu, kā solīts bija. Tas bija par
Man tie ir tuvākie faili, ja? Arī. Tev ir vēl bijuši vairāk ziņojumi, kas... Ļoti daudz, es tiešām no galvas teicu. Es apsolos publicēt to, kas ir tātad vakardien, 15. jūlijas. Es nezinu, kad video būs. Šodien ir 16. jūlijas. Bet 15. jūlijā tieši aprit 2 gadi, kopš šis parlaments sanāca uz pirmo sēdi. Pa pirmo gadu esmu atskaitījies, kam interesē, var apskatīties. Pa otro gadu, kas ir izdarīts, pa kādām likumdošanas iniciatīvām, kādiem ziņojumiem, pa ko būs apkopojums. Tāpat arī, cik aktīvi esmu piedalījies debatēs. 29 reizes. 29? Jā, 29 runas tev ir bijušas specifiski. Piedalījies, bet tas ir no kalendārā gada skaitot, nevis skaitot no pagājušā gada 15. jūlija. Tā vajadzētu būt, jā. Jo tas sanāk, ka tu būtu jābūt vairāk. Jā, tādēļ šis ir no janvāra līdz... Ja sapratu, jā. Tu nogriez no... Jā. Bet labi, arī skatījumiem tas neko neizteiks daudz vai maz. Jā. Bet es teikšu tā, ka arī 29 debatēšanu reizes pusgadā ir krietni virs vidējā Eiropas parlamentā. Priekš deputātu. Ja nemaldos, ir tāds skors, vidējais ir, ja nemaldos, 153 kaut kas tāds, ir kaut kā 330 apēkā. Kas tad? MEP skors kaut tā. Es nezinu tos, jā. Tas ir, es neatceros kaut kādu mājaslapu viņas tājas, kas ir tieši par to, cik ir aktīvs. Nav svarīgi. Es vienkārši skatoties statistikā, kas vai kā izstās tie gadi, tas ir tas, kas izlec ārā. Nu, un vēl viena lieta, kas izlec ārā, un es nezinu, vai tu šo zināji, bet tu esi map to watch in the next EU budget fight. Vēlreiz tagad latviski. Eiropas parlamenta deputāts, kuram sekot nākamajās Savienības budžeta cīņās. Tāpēc, ka man ir tie 2 likumprojektu faili no savas grupas. Jā. Manuprāt, lai gan tas ir par nākamo periodu, tas ir ļoti zīmīgi tiem pirmajiem gadiem 2. Es ļoti augstu tiešām novērtēju savus kolēģus, kas uzticas man, kas es tos spējuši aizstāvēt gan grupas interesēs, Latvijas arī, bet tas nevar tā teikt, jo tur ir poļi, itāļi ar savām ambīcijām. Jā, tas arī ir labs stāsts, cik ļoti ir katrs velk deķīti tomēr uz savu rajonu. Diezgan pamatīgi, īpaši šajās sarunās to var, ne tikai sarunās, bet procesā to var ļoti labi redzēt. Un gan lielās valstis vai lielās delegācijas, un mums šis ir vissvarīgākais, tu savu to vēl tur paturi tēmu, un galvenais šo panāc, un, jāmāk kaut kā sabalansēt, mēģināt izcīnīt, bet tas arī nav tā, ka tev, šeit galvenā vērtība ir, manā izpratnē, ir tiešām rast kompromisu. Jo, ja katrs nosēdīsies savā stūrī... Piemērs, ar ko ir izdevies tā kā sarunāt, atrast, kā iedot viņiem to, ko viņi grib, lai tu dabūtu to, ko viņi grib. Tagad uzreiz sitienu, es nenosaukšu konkrētu epizodu, bet tāds epizods ir bijušas. Vairāks noteikti. Turpat ir tā, ka kaut vai pat tu zini, ka tajā regulējumā iekļaujot tās vienas grupas, pieņemsim, prasīt to, tas nemainīs regulējumu tvērumu, bet tu apzinies, ka tai grupai vienkārši priekš saviem vēlētājiem, tā ir deklaratīva frāze, ja viņi parādīsies regulā. Un viņi nav kaitīgi, viņi neietekmē ne juridiski nekādu, bet viņi tur ir. Viņi tad teiks, mēs to dabujām, mēs noturējām. Tu dabūsi to, ka īstenībā kas ietekmē regulu, kas tev ir ļoti svarīgs. Un ka viņi to atbalsta, tad bija tas kompromiss. Tas jau tā ir mazā uzvara jau. Tā ir. Saka, kāds ir tavs mērķis nākamajam gadam, vienam ciklam? Vai kaut kas... Es tikpat aktīvi piedalīšos noteikti gan debatēs par tiem jautājumiem, kas saistās gan ar omnibusu, ar birokrātijas mazināšanu, bet izmantojot mūsdienu tehnoloģijas, tās iespējas, ko tās rada birokrātijas mazināšanai. Es domāju, ka tas ir
akurāt svarīgi Eiropas konkurētspējai. Viennozīmīgi viss, kas saistās ar atbalstu sniegšanu kandidātu valstīm, virzīt straujāk iestāšanās procesu gan Moldovai, gan Ukrainai, tajā skaitā, gan arī Rietumbalkānu valstīm. Tā ir tā ārējā dimensija. Otrs ir tās pašas transatlantiskās attiecības ar ASV. Tā pati Tenberija vienošanās, tās nav, kā saka, stāsta beigas. Tā ir viena no epizodēm. Mums vēl daudz priekšā darāmā atrast kopīgu valodu arī varbūt ar sarežģītu prezidentūru ASV, bet var atrast, ja mēs spējam kā Eiropas Savienību nopārdot, ne jau pārdot, bet nopārdot, ka mēs esam izdevīgs partneris, uzticams partneris ilgtermiņā priekš ASV, nevis kā pašreiz administrācija ASV saka, ka mēs tikai ņemam no viņiem un nekas atpakaļ. Tā kā tas ir daudz un noteikti tas līdz nākamais gads ir jābūt šim ietvaram finanšu apstiprinātam un man uzdevums arī ir palīdzēt Latvijas valdībai, izskaidrot, kā šis regulējums, kur kādas iespējas pavarās Latvijai. Nevis vienkārši apgūt akli Eiropas fondu līdzekļus, bet ieguldīt tur, kur mums tas akūti ir nepieciešams, kur mēs varam, izmantojot Eiropas Savienības finanšu sniegtās iespējas, iekonomēt uz Latvijas nacionālo budžetu. Es domāju, ka te tā nevar īsti darīt, ka jaungada apņemšanās, vai ne? Jā, es to gribēju. Nē, tas šeit tā nedarbojas. Varbūt, Tu drīzāk būsi ļoti vīlies deputāts, staigās apkārt, ka tu būsi uzbūrs, ka es darīšu to. Mainās, jā. Un arī tas pats, es gribētu strādāt ar to, bet tad ir jautājums, vai tu savas grupas ietvaros to panāksi un tev uzticēs atkal kādu no būtiskiem likuma projektiem strādāt. Tā kā galvenais ir tagad, šajā brīdī strādāt, vaigas viedros. Jā, augusts, kā jau minējām, ir tukšais mēnesis, bet es labprāt arī gribētu kaut ko ārpus Eiropas parlamenta sienām redzēt kā dabu, kā svaigu gaisu, sauli. Tā kā mājas tajā skaitā. Tas ir ļoti labi dots, kurš beigt, bet man vēl viens jautājums. Jā. Kas ir mācība no pirmajiem 2 gadiem? Jo pirmajā gadā bija burtiski knapi saprast vispār, kas notiek. Apgriezties var paspēt ap savās. Pirmajā gadā tas zvars ir, kā tu saki, milzīgs. Bet kā tagad ir? Ir kāda mācība? Viens patiesībā man patīk, ka tu teici, ka labāk nelikt liels cerības uz plānu, jo sāks vilties. Tas ir, jā, bet arī nevar būt tā, ka tev, es godīgi teikšu, man nav uzlikts 12 mēnešu kalendārs, kas kurā būs. Esmu uzlikts tādus lielos blokus, kuros jāstrādā. Par tiem pašiem likumprojekta failiem nāks septembris, iebirs kaudze no komisijas atkal atbildīgajās komitejās jautājumu. Man jāizcīna ir tie, kur es redzu, kur var būt tās zināšanas kompetences, kas ir, kurā es varu dot ieguldījumu, un tiešām mērā, kur ir parādās tiešām, kas ietekmē Latvijas intereses. Jā. Es nevienmēr saku, ka tur tiks panāks visu Latvijas interesēs, bet panāk to, ka tās neaizskar negatīvā veidā Latvijas vai mūsu reģiona intereses. Un tas mācības ir, es domāju, tas, ka nepanikot, ka tuliņ pa katrā vietā būt un paust. Šis ir tāds diezgan lēns process, lai arī var likt, dažreiz var likties, ka tuliņ. Jo ir politiķi grupas, kas rada šo sajūtu, ka šis ir pēdējais termiņš, tagad ātri, mums nav vairs laika, mums tas jāizdara. Un tā ir, es saprotu, tiek lietotas dažādas taktikas. Tie, kas varbūt ir pirmo reizi ievēlēti Eiropas parlamentā, labi ir pieredze nacionālais parlaments, bet šis mazliet savādāk zvērs.
Un viņi izmanto šīs taktikas, jo tu nezini visu līdz niansēm. Tā kā es šajos procesos man ir ne tikai gūstu baudu strādājot, bet es arī pieredzi gūstu, kā tad veidojās, kā tu vari panākt sev labvēlīgāku rezultātu un tieši ar pacietību. Jā. Ar pacietību. Okay. Tā ir laba mācība. Jā. Labi, Būt pacietīgam. tikamies jau. Tad atgriežamies drīz. Drīz, jā, līdz nākamajai reizei.